Darbā mēs esam biedri, bet ārpus darba mēs esam ģimenes locekļi. Man sauc Matīs Bints, tad šis ir mans dienests un Džeks, pilnajā vārdā Džeks Robežsargs, un šis ir Blacks, tas ir privātais vairāk. Lai tiktu militārajā policijā par kinologu, vissvarīgākais, kas ir, tā ir vēlme. Pārējie visu var iemācīties un izskoloties un tikt līdz kādam līmenim grib. Jo es, kad nācu, man likās, ka es daudz zinu par suņiem, bet, kad nokļuvu suņu apmācībā Rēzeknē, kur mēs visi mācāmies, tad es sapratu, ka man nav vispār nekādas saprašanas par suņiem. Rēzeknē ir kinoloģijas centrs, Džeku, pats te, guli. Ir kinoloģijas centrs, kur mēs mācāmies. Sprākstvielas mācam suņiem, un tur arī pēdu kursi, narkotiku kursi. Un tad es biju pirmais, tā teikt, eksperimentālais cilvēks, es nezinu, NDS-ā, bet militārajā policijā noteikti, kurš bija dabūjis kucēnu. Viņš dabūjis 3 mēneši bija Džekam. Un tad mēs 9 mēneši nodzīvojam Rēzeknē, mācījoties kucēnu kursu ejot, pabeidzot to. Jau gājām 4 mēnešus sprākstvielu kursu. Nu, tā teorētiski 1,5 gada mēs bijām mācībās Rēzeknē visu laiku. Bet tajā pašā starpā arī ir kucēnu kursā bija 3 eksāmeni, ir 7 mēneši, 9 mēneši un 12 mēneši. Un tad jau beigās arī sprākstvielu kursu pabeidzot ir eksāmens, kas ir jānoliek. Un tad tev Rēzekne izsniedz certifikāti, ka tu esi gatavs un suns ir derīgs dienestam. Kādi suņi ir derīgi dienestam? Lai suns nav bailīgs un lai sunim ir vēlme skriet mantiņai pakaļ un tā saucamā dziņa, lai sunim ir, ja. Jo bez tās, ja sunim nebūs vēlme mantiņai vai tur kaut ko darīt bez tā teikt, priekš mantiņas, tad viņi būs ļoti grūti apmācīt. Pārsvarā tad ir, kad lai suns nav bailīgs, nebaidās un lai sunim ir vēlme darboties un skriet mantiņai pakaļ un visam pārējiem. Šie suņi ir ļoti atlētiski, ja, viņi ātri mācās, viņi, tā teikt, domā arī līdz, ko dara. Visgrūtākais, ko sunim ir iemācīt, ir iet pie pavadas neraujot. Ja, lai gan liekas, kas ir tāds sīkums, bet tas ir visgrūtāk iemācīt. Ja. Bet pa lielam jau nav tā, kad grūtāk vai vieglāk kaut ko iemācīt. Tas ir arī atkarīgs no tā, kā tu to sunim pasniedz un cik tu daudz esi ielicis suņa pašam domāt. Jo cilvēkam jau ir mode sunim visu laiku teikt kaut ko priekšā. Ja. Neļaujam sunim dot iespēju pašam padomāt. Ja, jo līdz ar to suns sāks ātrāk pats domāt, tad līdz ar to arī būs vieglāk viņam un ātrāk viss būs saprotams, ko tu gribi no viņa. Suns dienestā var pavadīt, es teiktu, vidēji tie kaut kādi 10 gadi, bet pavadīt viņš var tik ilgi, kamēr viņš var nolikt to saucamo kvalifikāciju. Ja, tad realitātē katru gadu mēs ar Džeku liekam kvalifikāciju, ja, kad atkal pārbauda mūsu spējas, vai mums nav kritums, ja, vai mēs esam joprojām spējīgi darboties un atrast to, ko mums ir jāatrod. Un kas notiek pēc vidēji šiem 10 gadiem, vai tad, kad suns aiziet pensijā, viņš paliek pie kinologa. Darbā mēs esam biedri, bet ārpus darba mēs esam ģimenes locekļi.